Mačs pret futbola skolu meta Latvijas universitāti. Nu, tur Ventspilniekiem gan nebūs viegli. Metieši Jelgavas uzbrukumu. Un pa labo malkā ierasts aktīvi. Nu, viņš šodien vienā malā ar Vadimu Žuļevu. Tas varētu Medeickis kreisajā malā Žuļevs. Un Žuļevs var pats spēlēt individuāli. Un to viņš arī dara, sitīs. Centrēž. Pēdējā laikā šīs maiņas Jelgavniekiem tiešām ir labi paredzams. Un skaidri ir redzams pēc sastāvu. Žuļevs pret Soblīrovu. Joprojām ar bumbu Žuļevs. Var sanākt labs uzbrukums tū sodu laukumam Žuļevs un cenšas sist būs Freimans. Un Freimans uz priekšu Žuļevam. Žuļevs joprojām pats ar bumbu tehniski jāmeklē piespēle. Beigās atspēlē atpakaļ. Medeickis labi pacīnās. Medeickis pēc tam Malšenaks Žuļevam. Žuļevs vārtu priekšā. Ielos spēlēs kā izvirzītais uzbrucējs. Vadims Žuļevs. Tagad labajā malā pret Dmitriju Daņilovu. Un krītā Vadims Žuļevs prasa 11 metru sodu. Nu, šķiet, ka saņems kaut pie 4. tiesneša. Nu, Jelgavniekiem atkal tāds neliels trieciens. Vai viņi tiks ar to galā? Varbūt tieši UEFA spēs kaut ko izdarīt, lai kaut kas mainītos. Ja tur kaut kam ir jāmainās. Bet tagad Vadims Žuļevs. Tāds ir arī vadības uzstādītais uzdevums. Ir jāizcīna 8. vieta, lai nebūtu jāspēlē pārspēles. Uz pārspēlēm no pirmās līgas nāks Gulben. Arī komanda, kura var cīnīties gan ar Jelgavu. Nav atbalstītāji atbraukuši līdzi, vismaz viesu fanu sektorā neviens nav redzams. Un aktīvu darbību no viņiem nav, jo nav nevienu. Malšenaks lieliski Žuļevam. Žuļevs uzreiz arī sit un Ovaiču. Žuļevs ieraujas sodlaukumā. Viņam no kreisās puses steidzās Dmitrijs Daņilovs klāt, pieliek labo kāju priekšā, aiz tās Žuļevs krīt un par to saņem gūs vārds. Tad varētu arī, varbūt salūst Jelgavu, bet tagad spēle turpinās pie Nema. Žuļevs, labajā malā Vadims. Piespēlē Grigorāvičs un kur bumba? Žuļikam. Vadims. Žuļevs pats. Žuļevs arī piespēlē un netrāpo. Lai arī rīdziniekiem šī 3. vietas tuvība noteikti ir vēl lielāks motivators. Žuļevs. Malšenaks Žuļevs un 11 metru sodu sinies. Tas ir 11 metru sodu sitiens. Vadims Žuļevs. Žuļiks ir īstenojis un skatīsimies, kas izpildīs šo 11 metrnieku. Kuram šīs sezona ir beigusies, virslīgas čempionātā 3 spēļu diskvalifikācija pēc iepriekšējās spēles. Katrā ziņā lielāks uzsvars Jelgavniekiem tagad ir uz uzbrukumu. Žuļevs. Spēlēja Bogdaškinam. Ir noslīgs rezultāts, bet tieks redzēja spēli un piekritīs, ka šis nešķirs bija Jelgavai pielīdzināms zaudējumam. Arī varbūt arī neliela Malšenku neprecizitāte ļauj spēles mājiniekiem izvairīties no nonākšanas iedzinējus. Jelgavai labs sākums, pirmā iespēja, un pagaidām, kā jau minēju, nemiņa sezonā pamatsastāvā Jelgavas sastāvā. Viņš gan arī pievienojās komandai tikai vasarā, bet jebkurā gadījumā pēc pievienošanās kādu laiku nespēlēja, vienreiz liekam uznāca uz maiņu. Šodien iznāk pamats reizi atstāts rezervē. Daņilovs līdz šim. Un šeit skatāmies Žuļevs, kurš spēlē sākā labās malas aizsargs, uzbrukumā šeit vienkārši. Protams, negatīvs atsauksmes Lietuvām, bet Borovskis, laikam, diez vai pie tā īpaši ir vainojums, ja viņi nomaina pie. Žuļevs apspēlēja viņš Lukši. Kačanovs mēģināja rastu piespēli atrast Deknišvili, neizdodas, un Žuļevs uzreiz lielā ātrumā devā tuvu tam, lai to izdarītu. Paņēma mutējo svilpi, bet tomēr nolem nesalt. Žuļevs lauž cauri. Piespēlē. Iespēja centrējumam. Centrējums ir. Un Kaspars sitien, bet šoreiz Čižovs glāb vēl viens sitiens un 1-0. Jelgavas soliņš ir gaisa, kur Čižovs tiek galā, bet pēc tam ar otro mēģinājumu uztaisīt mums kādu šoviņu uz šķērītē, bet tagad Žuļevs. Bet par Žuļevu ātrāks izskatās, ka ir Dmitrijs Kozlovs. Cik āsins! Daņilovam. Daņilovs tālāk ļoti labi. Un ko tagad Žuļevs izdomās? Žuļevs piespēlē bez palām. Mazāk laika. Vēl mazāk par 20 minūtēm. Žuļevs saglabā bumbu. Sezonas otrajā daļā viņus konkurēja Jevgeņijs Ņerogovs, kurš šobrīd ir Daugavas rezervistu soliņā. Un skatāmies, pirmais moments jau ir izveidojis Žuļevs ļoti labi. Garvārtiem nesekmīgi, un Ikstens atkal brīdi nedomājot ievada bumbu spēlē, un šeit pārkāpums pret Žuļevu. Kļūdās Čekrādze vienkāršā situācijā, un turpina gan cīnīties, un pārkāpt noteikumus, un vēl viena bija. Uzreizā mala brīvi ir Žuļevs, skatīsimies, ko izdarīja Žuļevs.
Maiņu prasa. Rugins pārkāp noteikums. Protams, skaidrs, ka Ventspils, kas sezonas sākumā izstījās brīžiem nepārliecinoši, arī kad Skonto zaudēja 0-3 sezonas otro pusi. Arī tajā spēlē, proti Ventspils viesos pret Rīgas Daugavu. Tur, kā man ziņo kolēģis, arī nav momenti. Tur momentiem īpaši arī nevajadzētu būt zinot to, ka Ventspils ir vadījis. Skonto īsti nav. Žuļevs. Un Skonto aizsardzība tagad jau ir. Un 2-0. Dabūju 2 spēļu diskvalifikāciju. Jā, pirmajās minūtēs nedaudz man pa pārsteigumu vairāk bumbu kontrolē. Jau trešo spēli pēc kārtas nav Dmitrija Medecka, kurš sezonas sākumā ļoti bieži bija sastāvā. Pamon gan arī pagājušajā gadu Rīgas Daugavas sastāvā. Vadims Žuļevs, pret kur Rakinu piespēlē Papulavskim 2-3 centrē. Un kādā citā komandā 2010. gadā viņš šādi dalīs ar Tranzītu un Ventspili. 2011. Spēles dalībnieces varu pieminēt, tātad, cik šausmīgi tad šī epizode atceļās, atkārtojums. Jā, redzam tomēr. Iesaist viņš labo malu. Un tur būs Vadims Žuļevs. Vadims, viņš pretēja Jermolāju, kas arī tikko iznācis laukumā. Svaik. Un tagad pa labo malu raujās Žuļevs. Žuļevs labā ātrumā var iet. Jāiet Vadimam, jāslēdz klāt Kamkinam, arī Grigorāvičam uz tālo stabu jāskrien. Grigorāvičs skrien, tur arī piespēle. Atpakaļ nometiens Medecki. Labā mala Žuļevs. Žuļevs pie spēles priekš Bogdaška. Tāds mērķis Arturam noteikti arī ir. Pakaļ Žuļevam. Žuļevam jātiek līdz bumbai. Viņš pēc Siņeļnikovs spēlēs pats. Siņeļnikovs ļoti agresīvi uziet virsū, bet tomēr pēc tam viņš atstāja visai labu iespēju. Izcēla viņš pozīcijas izvēli labo, kad spēja labi Morēnā pret Karašausku. Ikstensā precīzi vēl pamanās piespēlēt Žuļevam. Lozovojs pret Vadimu Žuļevu, kuru arī tagad